Nu, tad es domāju, kad arī sāksim. Ā, Šodienas tēma ir par to, ka izglītot cilvēks ir labākais pretrieciens kiberuzbrukumam reālajā dzīvē. Ar izglītot šajā gadījumā ir vairāk, varbūt tur varētu lietot sinonīmu informēts, zināt par to, kādi ir šie apdraudējumi un kam ir jāpievērš uzmanība, var novērst lielu daļu uzbrukumu, lielu daļu precedentu, kiberuzbrukumu precedentu tādā formā. Kāpēc cilvēks? Tāpēc, ka statistiski cilvēku kļūda ir ir lielākais iemesls, kāpēc notiek kiberincidenti. Jo piemānīt cilvēku ir vienkāršāk nekā piemānīt datoru vai iekārtu vai sistēmu. Jo, ja sistēma ir labi nokonfigurēta, nav novecojušas programmatūras vai nav tīklā atstāti vaļā kādi porti vai piekļuvis nav liekas iedots, tad datoru ir grūtāk piemānīt nekā cilvēku. Tos statistiku kāds ir, pārsvarā tas ir 90–95%, kurās statistikās skatās. Šeit es esmu pielicis IBM reporta statistiku, bet ir, protams, šī statistikas nāk no dažādiem avotiem, bet pārsvarā viņas visas ir 90–95% kiber incidentu notiek dēļ cilvēka kļūdas. Jo parasti ir tā, ka kibernoziedznieks piemāno cilvēku, viņam, liek varbūt arī nav pareizais vārds, bet panāk, ka cilvēks uzspiež uz kādas saites, atver kādu failu, startē kādu programmu un tādi gūst piekļuvi vai nu datoram vai sistēmai, panāk sev vēlamās darbības. Bet sākumā apskatīsimies vispār nedaudz, no kurienes šie uzbrukumi nāk, kādi ir mērķi, un tad iesim tālāk uz tām niansēm, uz tām detaļām, kam ir jāpievērš šī uzmanība, un kas ir tās lietas, kas būs pirmās indikācijas vai kādas ir labās prakses. Un arī beigās pieskarsimies reālās dzīves piemēriem, kādi ir bijuši, ar ko es pats esmu saskāries, par ko man ir cilvēki stāstījuši, un, kā saka, ko darīt. Tātad no kurienes? Kibernoziedznieki parasti ir vai no organizēti grupējumi, kas ir tā kā grupā darbojās, tad ir, protams, individuāli hakeri, tad ir arī, man ļoti patīk tas termins haktīvisti, tie būtu hakeri, kuriem ideoloģisku apsvērumu dēļ, ne dēļ, bet ideoloģisku apsvērumu vadīti, veic šos kiberuzbrukumus, lai panākt savus vēlamos rezultātus. Vai tas ir bloķēt kādu pakalpojumu, vai tas ir iekļūt kādā sistēmā, vai tas ir iznīcināt datus, tie arī mērķi var būt dažādi. Bet jā, tad ir vēl valstu pakļautībā esošie hakeru grupējumi, ir teroristiskas organizācijas un var pastāvēt arī iekšējais apdraudējums, tas var būt ar vai bez nodoma. Tas var būt iekšējais, kā ar nodomu iekšējais apdraudējums būtu, ja piemēram, kāds bijušais darbinieks vai darbinieks, kurš tiek atlaists, piemēram, viņam, un šis darbinieks uzskata, ka nepamatot ir atlaists, viņš grib atriepties cilvēku cilvēcīgā valodā sakot, vai arī izdarīt kādu ļaunumu, vai arī bez nodoma, un tur visbiežāk ir neuzmanības kļūdas vai manuprāt, lielākais piemērs ir sūtot e-pastu. E-pasta adreses laukā mēs ierakstam vārdu, piemēram, Jānis, viens no populārākajiem vārdiem Latvijā, un nospiežam enteru, bet nepamanām, ka tas ir ne tas Jānis, kuram mēs vēlējāmies, bet tas ir kāds cits Jānis, un nosūtām cilvēku kļūdas dēļ. Šie ir tie lielākie, no kurienes nāk šie apdraudējumi, un tas, kāpēc uzbrūk. Šeit gan teksts ir diezgan daudz, bet pa lielam tas ir, vai tā ir piekļuvis, iegūt piekļuvi sistēmām vai iekārtām. Ar piekļuvi tas ir pārņem iekārtu savā pārvaldībā, un tālāk no šīs iekārtas
veids jau tālākās darbības, kas var būt izplatīšanās, kas var būt DDoS uzbrukumi, DDoS kā pakalpojumu nepējamību nodrošina, bet panāk, var arī rakt kriptovalūtas. Tad vēl ir piekļuve datiem, kas ir mērķis, lai iegūtu pašus datus. Tad ir mērķis iegūt piekļuvi, lai sabojātu, lai iznīcinātu datus. DDoS jau mēs minējām, ka tas visbiežāk ir, ko es esmu redzējis ar DDoS uzbrukumiem, ka tie ir valsts pakalpojumi. Latvijā arī ir bijis, ka no kaimiņu valstīm tiek veikti uzbrukumi, lai padarītu nepieejamus valsts pakalpojumus. Un tādu traucētu funkcionēšanu. Tad ir iekārtas, kas var tikt pārņemtas pārvaldībā, lai taisni pārķertu informāciju, kas būs jau pa ceļam iekārtas, kā piemēram tīkla infrastruktūras iekārtas, tam arī ir jāpievērš uzmanība. Parastā mājas lietotāja scenārijā tas visbiežāk būs rūteris, kā šī iekārta, kas ir pa vidu, jo es gribētu atgādināt, ka visas iekārtas ir jāpievērš uzmanību un jāveic atjauninājumi. Gan tas ir dators, gan tas var būt telefons, gan tas ir rūteris, gan tā ir jebkura gudrā ierīce, kā gudrā novērošanas kamera vai gudrais leduskapis, televizors un tā tālāk. Jebkura iekārta, kurai ir procesors, ir atmiņa un spēja izpildīt komandas, jebkura iekārta ir jāaizsargā, jāatjaunina tai operētāja sistēma, jeb iekārtu gadījumā to bieži sauc par firmvāri, jāveic atjauninājumi, kas ir arī ļoti svarīgi. Un vēl, protams, konti, lietotāji, privātā cilvēka sfērā to visbiežāk uzskata par sociālo tīklu kontiem, tas visbiežāk tiek skatīts, jo šajā gadījumā sociālajie tīkli un sistēmu konti ir svarīgi aizsargāt, jo iegūstot piekļuvi, piemēram, jūsu sociālā tīkla kontam, no šī jūsu konta tiks visdrīzāk izplatīts tālāk uzbrukums jums pazīstamiem cilvēkiem. Biežākais piemērs ir, ka no kāda pazīstama cilvēka sociālajā tīklā atnāk paziņojums, kā piemēram, atradu ļoti foršu bildīti, apskaties un links uz šo bildīti. Bet links uz šo bildīti var izvest caur interneta dzīlēm, ar visiem redirektiem, un jūs pat varat nezināt, caur kurieni jūs izved šādu saite, un kas tiek fonā startēts, vai ir kāda lapa ar skriptiem, kas tiek atvērta, jo mūsdienās tās iespējas jau ir diezgan plašas. Palielam iegūt piekļuvi, nozagt informāciju, padarīt informāciju nelietojamu. Ir arī atsevišķi gadījumi precedents vēsturē, kad fiziskās iekārtas tiek sabojātas un ir iespējas uz fizisko dzīvi. Fiziskām iekārtām, fizisko dzīvi. Nesen es arī dzirdēju par precedentu, kur ugunsdrošības signalizācija, kas ir saslēgta ar IT sistēmām, tika iedarbināta no ļaunprāšu viedokļu un tika traucēts ikdienas darbs, jo cilvēkiem sākot skanēt ugunsdzēsības signalizācijai bija vienkārši jāpamet telpas. Līdz ar ko tas traucēja ikdienas šos darbus un, varētu teikt, pazemināja produktivitāti šajā uzņēmumā. Kas ir biežāk sastopamie uzbrukuma veidi Latvijā? Tā ir ļaunatūra, tas ir dažādi vīrusi, skripti, programmatūras. Mēs varētu iet dziļāk, skatīties, kādas ir šīs ļaunatūras jau, bet tas mums arī tad prasītu ļoti daudz laika, jo tur varētu iedziļināties detaļās. Tālāk ir botneti, tas ir iekārtas, kuras ir pārņemtas ļaunprāšu kibernoziedznieku rīcībā, un no šīm iekārtām tad tiek veikti tālāk uzbrukumi. Tālāk uzbrukumu, lai veiktu šos DDoS, pakalpojumu nepējamības uzbrukumu vai raktu kriptovalūtas, tādā formā.
Tad ir pikšķerēšana, smikšķerēšana un ir vēl visādas šķerēšanas citas. Pikšķerēšana standarta izpratnē būtu, ka e-pasts. Atnāk e-pasts, kurā tiek uzrunāts cilvēks ar, tas var būt paziņojums no bankas, no viltus bankas, kur ir links uz viltus lapu, kur ir jāievada savi autentifikācijas dati. Un, ja tā ir ne īstā bankas lapa, bet kibernoziedznieks ir uztaisījis lapas kopiju, tad cilvēks labprātīgi var gadījies tā, ka ievada šos savus autentifikācijas datus šajā viltus bankas lapā. Tādi labprātīgi nododot savu informāciju kibernoziedzniekam. Bet šīs visas pikšķerēšanas, smikšķerēšanas var būt SMS, tas ir varbūt zvans. Es pats pēdējā laikā saņemu salīdzinoši vairāk zvanus, kur es identificēju šos zvanus kā zvanus, kuros mēģina no manis izgūt informāciju. Krāpnieciska rakstura e-pasti, tie savā ziņā ir varbūt līdzīgi pikšķerēšanas e-pastiem, bet vairāk tie var būt finanšu krāpniecība, kur jūs aicina ieguldīt. Tas var būt paziņojums no policijas, viltus paziņojums no policijas. Es pats esmu saņēmis vairākus tādus paziņojumus, bet, protams, tie ir viltus. Tad ir variants, ka no biežāk sastopamajiem uzbrukumiem ir iejaukšanās biznesa sarakstē, ka pa vidu tiek pārķerts. Tad ir Wi-Fi novērošana. Tas Wi-Fi novērošana gan pārsvarā ir publiskajiem tīkliem un kafejnīcu, biblioteku, šādiem tīkliem, kas publiski ir pieejami, jo, ja arī publiskais Wi-Fi ir aizsargāts ar paroli, šo paroli parasti var uzzināt, paprasot iestādes darbiniekiem. Tad ir paroļu uzlaušana. Paroļu uzlaušana, arī tur ir vairākas metodas, vai tas ir brute force, ka tiek minēts pēc simboliem, vai arī vārnīcas paroles uzbrukums. Un par parolēm mēs atsevišķi pieskarsimies tēmai, jo sarežģīta parole jau ir liela barjera. Ja jūs rakstat īstus vārdus parolē, tā kā vārnīcā ir šie vārdi, tad tos ir vieglāk arī uzlauzt. Bet, ja jūs, piemēram, aizvietojat simbolus, tur A ar četrinieku vai ret, I ar vieninieku vai izsaukumu zīmi, arī tas sarežģīja šīs paroles uzlaušanu, jo tas nav vairs īsts vārds, tas jau ir simbolu virkne. Un apakšā ir sociālā inženierija minēta. To es izdalu atsevišķi, tāpēc, ka sociālā inženierija var tikt iesaistīta visos uzbrukuma veidos, un tas ir tas nosaukums, zem kura mēs varētu likt to cilvēka piemānīšanu. Tādā formā. Tālāk mēs paskatāmies, kas ir pazīmes. Kādas ir pazīmes, kas liek, kas būtu šie sarkanie karogi saucamie, kam jāpievērš uzmanība, ja šīs pazīmes parādās, tas var liecināt, ka šis potenciāli ir uzbrukuma veids, ka jums mēģina izgūt informāciju, jums mēģina panākt no jums, lai jūs uzspiežat uz kādas saites, atverat kādu failu, palaižat kādu programmu, mēģina no cilvēka iegūt kādu darbību, kas normālā situācijā nebūtu jādara. Un pazīmes, protams, ir steidzamība, ka šodien ir aktīvi, uzreiz stundas laikā tev ir jāizdara, vai arī tur būs problēmas. Tie var būt tas pats paziņojums no policijas, no bankas. Es esmu redzējis, ka steidzamība tiek radīta. Mēs pamanījām, ka no jūsu konta skaita ārā naudu, ātri spiežiet šeit, autentificēties, lai mēs varētu pārbaudīt, ka ties neesat jūs, no kura vārdā tiek skaitīta projām nauda. Un varētu novērst šo risku. Tas ir arī tāds viltus steidzamība. Tad, protams, ir ekskluzivitāte, ka šis ir piedāvājums tikai jums īpaši vienreiz un tagad, un citiem nav šāds piedāvājums un citreiz nebūs šī ekskluzivitāte. Tad, protams, tiek radīts emocionāls spriedzes stāvoklis, kas var būt gan
pozitīvā emocionālā spriedze, tur iegūmi, labumi, gan negatīvā, ka mēs jūs sodīsim, un tas pats no policijas ir šī viltus paziņojums no policijas ir negatīvais emocionālās spriedzes stāvoklis. Tad uzticamību raisoši termini, kas tiek atkārtoti, šīs vārdi vai frāzes. Es pats esmu personīgi saskāries vairāk tajā brīdī, kad zvana. Tāds viens no lielākajiem, ko es esmu saņēmis arī vairāk kārt zvanus, ir par ieguldījumiem vērtspapīru biržās. Tur gan parasti runā ar mani krievu valodā. Es, protams, mēģinu pārstāvēt, saku, es gribētu, piemēram, angliski runāt, un arī tad viņiem bieži vien ir problēmas ar angļu valodu, bet ir arī, protams, tādi viltus šie zvanu centri, no kuriem pienāk šie zvani, kur arī nav problēmas ar angļu valodu, bet pazīme ir, ka atkārtojās šīs frāzes, ka brīdī, kad es uzdodu jautājumu pretī, lai precizētu, no kurienes man zvana, vai viņi var nosaukt savus reģistrācijas numurus, vai es varu sazināties atpakaļ caur oficiālo telefonu numuru, vai viņiem ir mājaslapa, kurā es varu apskatīties viņu šo informāciju. Tiek, tā saka, viņiem bieži vien nav ko atbildēt, un viņi atkrīt atpakaļ uz šīm vispārīgajām frāzēm, kas, lai radītu tādu it kā uzticamību raisošu, kā piemēram man par šiem vērtspapīru biržām, ka tas ir Eiropas Savienības drošības institūcija, kura palīdz atgūt zaudētos līdzekļus vērtspapīru fondu ieguldījumos. Tā ir viena no pazīmēm. Protams, labumu ieguvumu apsolīšana, tur vinnests loterijā, ātra peļņa un šādas nianses. Tad, protams, ir centieni uzspiest autoritāti. Tas ir visbiežāk, ka tā ir policija vai valsts iestāde, kura pasniedz, šis kibernoziedznieks pasniedz sevi kā autoritāru personu un liek. Bet atceraties, ka ja jums kāds piezvana pa telefonu, jūs pirmkārt nevarat identificēt, kas ir otrā galā runātājs. Un neviens jums neliek izpaust par sevi pareizu informāciju. Tādā ziņā. Tam, kā rīkoties, es tam arī vēlāk pieskarsimies. Es arī izstāstīšu, kā es esmu darījis. Bet, protams, vislabākais ir pārtraukt šo zvanu un spiest nolikt klausuli un neatbildēt. Un ir vēl pazīme, ka tas it kā leģitīmu darbību, kā piemēram tiek mainītas drošības procedūras, un jums sevi ir, tas no tajā zvanā vai e-pastā, kas tiek uzrakstīts, tiek pausta informācija. Mēs tagad mainām drošības procedūras, un, lai jūs atbilstu un paaugstinātu savu drošību, jums ir redz, kur šeit jāautentificējās vai šeit jāiedod sava informācija. Tādi uzbrukumi arī ir. Šīs ir tās pazīmes vispārīgi. Es sakarā ar to, ka varbūt kāds vēl nedzirdēja, kurš pievienojās nedaudz vēlāk, ja ir kādi jautājumi, varam rakstīt čatiņā vai pacelt roku, un tad es ieslēgšu mikrofonu, lai var arī audio uzdot, ja ir kādi jautājumi. Tālāk mēs pāriesim, apskatīsim riskus un to, kādi ir šo risku risinājumi. Internets. Internets ir kā risks, tāds varbūt vispārīgs nosaukums, bet visa mūsu dzīve šobrīd jau saistās ar internetu, un mums tur ir e-pasti, mums tur ir sārakstis, mums tur ir konti. E-pasts internets tiek lietots plaši, un bieži vien internetu vidē, lai gan cilvēks pats var pārliecināties, kā piemēram par mājaslapas SSL certifikātu drošību, visdrīzāk vairums cilvēku to nedara. Un tāpēc ir vajadzīga programmatūra, kas novērš šīs cilvēku kļūdas. Tas ir, manuprāt, lielākais programmatūras iegums, kad cilvēku neuzmanības, nezināšanas pēc veiktās darbības, un ja rodās kāda cilvēku kļūda, atverot phishinga lapu vai nepamanot kādu niansi, ka programmatūra ir tā, kas novērš šo cilvēku kļūdu. Protams, ja tas ir darba jautājumu, darba
iekārta, un jautājums tad ir arī darba regulējums, kā mēs lietojam šo iekārtu, un spēja internetā atpazīt šīs viltus lietas. Kā piemēram, es pats esmu uzdūries viltus internetu veikaliem, kur ir uztaisīts internetu veikals, ir preču bildītes, ir fantastiskas cenas un iespēja ievadīt savus kartes datus, lai samaksātu, bet ja pastaigā pa šo viltus internetu veikalu sadaļām, var redzēt, ka tur trūks ļoti daudz informācijas. Tas ir kā tāds maziņš piemēriņš. Tad ir elektroniskais pasts, protams, tie paši phishingi un spami un visi šie. Risinājums, protams, ir antivīrus viens no risinājumiem, jo antivīrus var pārbaudīt arī e-pasta saturu, tāpat tās pielikumi visi, kas ir e-pastā. Protams, izglītošanās, zināšana par to, kas ir šīs bīstamās lietas. Protams, alternatīvi komunikācijas kanāli arī ir laba lieta, kā piemēram ir tas scenārijs, kas ir reālis dzīves noticies, ka kibernoziedznieks agri no rīta pastāsta uzņēmuma mājaslapā, uzzvana sekretārei, tikko viņai ir sākusies darba diena. Un paprasa sekretārei, cikos šefs, cikos priekšnieks ir darbā. Sekretāri pasaka, jā, tur būs bišķi vēlāk, tur uz 10:30 būs šefs darbā šodien tur kaut tikšanās no rīta vai kas. Un jā, būs tur tikos un tikos. Tālāk šajā pašu uzņēmuma mājaslapā tiek atrasts grāmatvedes telefons un tiek piezvanīts grāmatvedēji. Sveiki, es zinu, ka šodien šefs darbā ir tur nedaudz vēlāk, bet ir steidzami, viņš iedeva jūsu numuru, teica, lai zvanu jums pa tiešo, un es jums nosūtīšu tūlītās e-pastā to rēķinu, kas mums steidzami ir jāapmaksā. Un ir bijis, ka grāmatvedis uzķerās un apmaksā šo rēķinu, nepārbaudot atsevišķu kanālu. Šādā scenārijā pārsevišķi uzzvanot, uzrakstot īsziņu priekšniekam, vai tā tiešām ir, tāda rīcība būtu, kā piemēram novērsusi vai radījusi pārliecību, ka šis pieprasījums, šis rēķins nav īsts. Tālāk, protams, paroles var būt risks. Paroles kā risks tad, ja parole ir viegla, viegla kā vienkārša, īsa, ar maz simboliem, tad ir risks, ka šī parole var tikt uzlausta. Risinājums ir viens no labākajiem, kas ir multifaktoru autentifikācija, vairāku faktoru autentifikācija, vai kā parasti pārsvarā to sauc vairumā gadījumu, ir 2 faktoru autentifikācija. Un, ja jūs lietojat sistēmas, tie paši sociālie konti, tās paši e-pasti, darbā lietotās sistēmas, ja ir iespēja ieslēgt šo otro faktoru, šo multifaktoru, iesaku ieslēgt. Tā ir ļoti liela barjera, lai kibernoziedznieks varētu piekļūt jūsu kontiem, jūsu sistēmām, ko jūs lietojat. Protams, paroļu pārvaldnieks ir arī laba lieta, lai jums nebūtu paroles vienkāršas un īsas, bet paroļu pārvaldnieks uzģenerēs viņus pilnīgā, kā saka, random, pēc nejaušības principa, un viņas jau šīs paroles atminēt būs jau daudz grūtāk. Protams, lietotāju pārvaldība, ka ja jums ir konti, kurus jūs nelietojat, ieteikums ir, protams, šos kontus likvidēt. Tas ir tādā formā. Protams, nedodiet paroles citiem, ka es zinu, ka ir cilvēki, kuris tā kā, tev vajadzēs tur piekļūt kontam un iedod citam cilvēkam paroli. Tā nav labā praksa, tā galīgi nevajag darīt. Tas ir ļoti slikti dalīties ar savām parolēm. Tas būtu nedaudz par parolēm. Par viedtelefoniem. Ir tā, ka mūsdienās jau mēs arī e-pastus lasām no mobilā telefona, un mobilo telefonu mēs izmantojam parasti gan darbam, gan privātajām lietām. Tur tie paši sociālai konti un visu šīs. Mans ieteikums ir tomēr kaut kādā formā atdalīt. Arī, ja tā ir viena un tā pati iekārta, ir iespējami dažādi risinājumi atdalīt konteineros, lai šīs darba lietas ir atsevišķā, kā saka, konteinerī uz telefona un būtu atdalītas no privātajām lietām. Jo ja mums caur privāto
sfēru vai kontu vai e-pastu, piemēram, ienāk un mums uzlauž viedtelefonu, un viedtelefonā ir piekļuves darba lietām, tad var gūt piekļuvi visām darba lietām un var tikt apdraudēts arī uzņēmums, kurā mēs strādājam. Tāda lieta. Ja, un par šīm atdalīšanām es ieteiktu parunāt ar savu darba IT personālu, IT cilvēkiem, un viņi visdrīzāk ieteiks, kāds būs labākais risinājums, vai varbūt jau uzņēmumā ir kā saka, ieviests kāds šis risinājums vai šī atsevišķā konteineru izveide uz iekārtas, kas atdala, vai vislabāk, ja tas ir darba telefons, ja tāds ir vajadzīgs un tādu darba devējs nodrošina. Tādā aspektā. Tas ir par viedtelefoniem. Tālāk par datu nesējiem. Datu nesēji. USB flašiņi. Tas ir parastais, ko mēs saprotam ar datu nesēju. Vislabāk ir veikt kaut kādu pārvaldību darba vidi uzņēmuma vidē, tas visdrīzāk, ja tas tiek kontrolēts, tad būs tas saucamais whitelists, jeb atļautie tikai, atļautās zibatmiņas. Svešas zibatmiņas nespēlējam savos datoros. Viens no kiberuzbrukuma veidiem, starp citu, ir aiziet uz uzņēmumu un vestibilā nomest USB flašiņu. USB flašiņā iekšā ir fails, piemēram, Excel fails ar nosaukumu algu saraksts. Vestibilā atrast to USB flašiņu, cilvēks paceļ, apstīsies, kam viņi ir, varbūt tas ir kādam no darbiniekiem, un ņem un viegliprātīgi ievieto savā datorā un ver vaļā. Ja ierauga algu sarakstu, tas šķiet interesanti, uzreiz spiež virsū ver vaļā, jo grib paskatīties, bet iekšā šajā failā ir jau ļaunā programmatūra. Tā kā svešas zibatmiņas, jeb flašiņus, kā žargonā saka, nelietojam, nespraužam savos datoros. Un, protams, arī aizsardzības risinājums antivīrus programmatūra ir tā, kas arī var palīdzēt novērst, jo automātiski vismaz man ir, jebkura iekārta, jebkurš datu nesējs, kas tiek pievienots manam datoram, tiek automātiski izskenēts, pārbaudīts pret ļaunu programmatūrām. Drošā kultūra bija jābūt šī kādas iekārtas, kur mēs spraužam, kādus šīs pārnēsamajos datu nesējus mēs kur ievietojam. Un informācijas sistēmas un faili, tas būtu tā kā piekļuve, piemēram, darba sistēmai. Risinājumi, protams, VPN lietot. Kā jūs pamanījāt, visur ir drošības kultūras ievērošana. Tas ir tas, citi sauc zero trust, nulles uzticamība. Un tāds, bet tas ir pa lielam domāt līdzi, ko mēs daram, akli neklišķināt, izlasīt, kas mums kādi jautājumi mums tiek uzdoti šādā formā, nevērt liekus failus, VPN lietot attālinātām sistēmām pieslēdzoties, pārvaldīt iekārtas, kā, piemēram, iekārtas, no kurām var pieslēgties sistēmām. Vēl par iekārtām, ko es varu minēt, kas pēdējā laikā arvien vairāk un vairāk uzpeld, ir piemēram, gudrās iekārtas, smart devices. Ja gudrā iekārtā ir funkcionalitāte, pārsvarā jau visās viņās, ka pieslēgties no internets ir pieslēgts un var pieslēgties šīm iekārtām no interneta. Ja jums nav nepieciešamība pieslēgties šai iekārtai no interneta, izslēdzam šo funkcionalitāti ārā. Tā mēs novērsīsim iespēju, ka viņai kāds piekļūs kāds cits. Nomainam noklusētās paroles, jo tā ir vēl viena lieta, ko cilvēki parasti, ne parasti, bet ir precedenti, kur cilvēks nopērk iekārtu un vienkārši sāk lietot. Bet to, ka ir jānomaina paroli, jo oriģinālā parola, tā, kas nāk no fabrikas uzstādīta, ir atrodama instrukcijā internetā visiem, to cilvēks kaut kā palaiž garām. Un tad internetā pēc tam var atrast, ja tā ir, piemēram, novērošanas kamera, kurai nav nomainīta noklusētā paroli. Es pats esmu atradis internetā mājaslapu, kur ir apkopots, kur pa visu pasauli cilvēku mājās esošās novērošanas kameras, kurām nav nomainītas noklusētās paroles, kur jebkurš var paskatīties, kas viņu mājās notiekās. Tādas lietiņas. Tā.
Tas ir par riskiem un risinājumiem. Nu, tas arī tā vispārīgi. Ja jums ir kāds konkrētāks jautājums, nekautrējieties uzdodiet, varam veikt arī diskusiju par to, par jums interesējošiem jautājumiem vairāk dziļāk. Protams, iesim tālāk pie cilvēciskā faktora, jo šis viss vairumā gadījumu atdurās pret šo cilvēcisko faktoru. Un kas ir tās lietas, kas parasti izraisa vai es neteikšu, varbūt nav pareizāk teikt nepareizās darbības, bet nepārdomātas darbības vai darbības, kas pēc tam var izsaukt problemātiskus rezultātus. Pašdisciplīnas trūkums. Kā piemēram, uzņēmumā ir definētas procedūras, kā ir jādara. Cilvēks steigas, aizņemtības pēc mēdz neievērot, apiet šīs procedūras, un tas ir viens no šiem sliktajām lietām. Procedūras ir ieviestas ar mērķi, ar nodomu. Ja šīs procedūras ignorē vai šos, varbūt to citi labāk saprot ar scenāriju, kā ir jārīkojās, instrukcijas, ja tas netiek ievērots, tad tas bieži vien var novest pie kiber incidentiem. Jā, vēl, kad ērtības pretstatā drošībai, ērtāk mums ir, ja mums ir parole īsa, ērtāk mums ir, ja atcerās mūsu lietotājus, ja mums nav jālogojās iekšā, ērtāk mums ir, ērtāk ir tā, kā parasti ir nedrošāk. Piemērs no īstās dzīves, mūsu dzīvokļi vai mājas durvis mums ērtāk būtu, ja viņas nebūtu aizslēgtas, jo mēs nākot vienkārši piespiestu rokturi un iet iekšā. Bet, es šaubos, vai ir daudz tādu cilvēku, kas tur neaizslēgtas savu dzīvokļi vai savas mājas durvis. Ērtība tā būtu, bet, loģika diktē, ka tomēr vajag kaut kādu to atslēdziņu priekšā, un ir jābūt tomēr, jāpārdomā, ka ir lietas, kas ir nepieciešamas, arī tad, ja tās rada mazas neērtības. Bieži vien cilvēciskais faktors, tas gan šobrīd jau es vismaz ceru, ka kļūst mazāk, ir, ka tehniskā personāla neiejūtība, ka bieži vien es esmu dzirdējis no lietotājiem, ka es gāju pie IT čaļa, es jums stāstīju, viņš teica, ko tu nesaproti, kas tu muļķis un tā kaut kā, un ka bieži tā, bet šajā gadījumā es cenšos arī IT personālam bieži vien skaidrot, ka ir svarīgi runāt, izglītot, uzklausīt, jo, cilvēkiem, kas darbojās šajā jomā un zina visas šīs tehniskās nianses, tas var likt pašsaprotam, bet cilvēks no malas, tas ir cilvēcīgi nezināt lietas par jomu, kurā cilvēks nav speciālists, vai cilvēks nepavada ikdienu, vai mazāk varbūt interesējās tādā formā. Un tad, protams, narcisistiskās rakstura īpašības arī ir viena no lietām, kas var izraisīt, kā saka, kiberincidentu, jo tur gan, tas ir arī vairāk uz to cilvēku piemānīšanu, ka šķiet cilvēkam, ka jā, es esmu tik īpašs, un biežākais, ko es esmu dzirdējis, ka ar mani takš tā nenotiek. Tas ir Mans viedoklis tāds, ka ja cilvēks bieži atkārto ar mani jau tas tā nenotiek, tad viņš būs nākamais cilvēks, ar kuru tas tā notiks. Jo, visdrīzāk, ka nepievērsīs kaut kam uzmanību. Vēl no cilvēciskā faktora riskiem ir tas, ka bieži vien darot vairākas lietas reizē. Mēs sākam to ērtību, lai vieglāk, ātrāk izmantojam iekārtu un neievērojam iekārtu tā, kā tas nav paredzēts. Piemēram, kopējot datus, jo mums vajag ātrāk, ērtāk pārkopēt no sistēmas uz apstrādājamo vietu, kur mēs. Tad ir, tas var būt tāda steiga neuzmanība. Tas var būt procedūra neievērošana. Vairāku uzdevumu darīšana varbūt arī reizē. Ir vienmēr jāatcerās, ka ja ir kaut kādas procedūras, ja ir kaut kādi noteikumi priekšraksti, vēl tā to var saukt, viņi nav no nekā izdomāti. Tam ir pamatojums, ir īpaši IT sfērā. Krīzes komunikācija ir bieži vien cilvēks, tas var iet reakcija krīzes situācijā, šie divi varētu iet salīdzinoši paralēli. Ir svarīgi informēt.
Ja kaut kas notiekās, svarīgi ir informēt, ja tas ir, piemēram, darbā. Es esmu redzējis, manuprāt, absurdu situāciju, ka darbiniekam viņam iesūta Excel failu, viņš viņu atver, tas fails tur kaut ko izdara, un pēkšņi viņam arī sāk vērties tur logi vaļā, un cilvēks pamana, ka ir problēma. Bet tā kā domājot, nē, es taču to izdarīju, es taču negribu nevienam teikt, un klusē. Un nestāsta par šo, ka tāds precedents ir noticis. Un tas nozīmē, ka šim uzbrucējiem, šai ļaunprogrammatūrai, šiem vīrusiem ir iespēja darboties ilgāk, ilgāk līdz viņi tiek pamanīti. Un līdz IT personāls sāk pievērsties šim jautājumam. Ja par šo būtu jau sākumā pateikts, redz, kur man notika kaut kas negaidīts. Un bieži vien tas varbūt arī pazīme ir tāda, ka nav notikusi sagaidāmā darbība. Un tikko ir situācija, ka nenotiek kaut kas, kas ir sagaidāms, piemēram, vēru vaļā Word dokumentu, man kaut kāds loks uzlec un aizvarās, un nekas nenotiek. Tā nav sagaidāmā darbība, jo sagaidāmā darbība būtu atvērsies Word dokuments. Un nenotiek sagaidāmā darbība, uzreiz ir jāpievērš uzmanību, uzreiz ir jāsaka, klausies IT personālam, jāsaka, klausies, man te kaut kas aizdomīgs notikās, vai tu negribi apskatīties. Jo IT personālam vieglāk būs novērst sākumā, nekā apkarot beigas. Daudz, es zinu, lietotāji saka, ko es tur ar savu mazo problēmu, viņu iešu pie IT cilvēka, viņam taču tā droši vien, ka daudz ko ir ko darīt. Bet, ja neies pie šī IT cilvēka, viņam būs vēl vairāk jādara pēc tam. Tāpatās, kā arī, ja jūs, piemēram, saņemat aizdomīgu e-pastu, mans ieteikums ir vienmēr pārjautāt IT cilvēkam, var pārsūtīt, sveiki, klausies, saņēmu šādu e-pastu, šķiet aizdomīgs. Jo identificēt un apskatīties IT personālam, viņam tam varbūt neprasīs tik daudz laika kā jums, kā cilvēkam, kurš varbūt var nezināt tik daudz par šīm IT niansēm, bet ja tas tiks novērsts jau sākumā, nebūs jāapkaro sekas, nebūs jāiegulda laiks, nebūs jāiegulda finansu līdzekļi, lai veiktu analīzi un novēršanu un izķeršanu. Tas ir par cilvēciskajiem faktoriem. Tālāk par darbinieku rīcību. Kā jau es minēju, šis jau varbūt nedaudz atkārtosies, jo es jau iedziļinājos iepriekšējos tematos, iepriekšējā slaida tematos, tad labāk sazināties ar atbalstu, atzīt savu kļūdu un operatīvi par to informēt, jo tā ir ļoti liela, manuprāt, problēma IT drošības vidē, kad cilvēks slēpj. Baidoties no tā, ka pret viņu būs sekas par konkrēto precedentu, pret konkrētu cilvēku, bet svarīgāk ir pateikt, ka redz, kur kaut kas notikās. Pirmkārt, jums izstāstīs, kas ir tas, kas notikās un kā rīkoties uz nākotni. Un otrkārt, IT personālam būs mazāk darba, lai nebūs jānovērš šīs sekas post factum. Un ātra reakcija. Pāriesim tagad nedaudz pie praksēm labajām par informācijas sistēmām un datnēm jeb failiem. Ir svarīgi sekot procedūrām, jeb iekšējās kārtības noteikumiem. Citreiz, es esmu dzirdējis, ka ir apgrūtinoši vai cilvēks nevēlās, bet šīs procedūras ir ieviestas ar nolūku. Tas nav tāpēc, ka kāds grib, tas ir tiešām nepieciešama lieta. Un, ja atkal mēs skatāmies no uzņēmuma un personāla puses, par šīm procedūrām arī ir jāinformē. Un, protams, ieteikums ir konfigurēt sistēmas tā, ka nav iespējams tehniski apiet šīs drošības procedūras, bet, ja es esmu redzējis, ka ir sistēmas, kur to nevar, kur tas ir uz cilvēka atbildību. Kā pārī, piemēram, cilvēka rīcība. Iespraust to pašu USB flašiņu datorā, vajag pateikt, ka nespraužiet svešas flašiņas datorā.
Protams, to, ko es arī iepriekš vienā brīdī jau pieskāros par atdalīšanu, ka neizmantot darba datoru privātajām lietām. Tur neliek lādēt filmas, neliek fotogrāfijas, sērfot sociālajos tīklos, kā saka, tādā formā. Un viena no lietām, ko es arī esmu pamanījis, kas ir slikta un kas ir uzpeldējusi vairāk kārt, ir, ka jums ir darba e-pasts, un jūs kaut kādu lietu gribat mājās paskatīties, bet mājās nav īsti piekļuvi darba e-pastam vai darba sistēmai, un cilvēks ņem un pārsūta sev uz privāto e-pastu informāciju vai dalās ar failiem šādā formā, lai būtu ērtāk mājās apskatīt. Bet tas uzreiz nozīmē, ka šī informācija visa var noplūst. Ko jūs paņemat ārpus uzņēmuma sistēmas, šī visa informācija var noplūst, un, ja uzņēmuma iekārtu un sistēmas drošību nodrošina IT personāls, tad jūsu mājas iekārtu, jūsu privātu iekārtu, darba IT personāls nenodrošina. Ja, protams, jums nav, tā kā jūs neesat tur vienojušies un nav tāda procedūra, ka arī jūsu mājas iekārtu. Bet ko es vēl vienmēr iesaku par privātajām iekārtām, mājas iekārtām, jūs vienmēr varat pakonsultēties. Esat tā kā draudzīgi ar IT personālu un uzdodat jautājumu. Ko darīt? Varbūt ir kādi ieteikumi, kā labāk darīt. Varbūt ir kaut kā, piemēram, vajag strādāt no mājām. Es pieļauju, ka vairumā gadījumu uzņēmumam būs risinājumi, kā nodrošināt šādu iespēju no mājām droši pieslēgties informācijai, kas ir darba sistēmās. Tie paši VPN savienojumi, tās pašas, tur varbūt vairāki risinājumi, bet pajautājiet IT personālam. Tādā ziņā. Tas ir par sistēmām, tātad par failiem parunāsim, par parolēm tagad parunāsim. Nomainīt noklusētās paroles. Tas ir kā, ja kāds to nedara, tad vajag sist pa pirkstiem un kā saka, tas ir kategoriski. Noklusētās paroles, kas nāk no jauniegātātai iekārtai, sistēmai izveidotam kontam, pirmā parole. Viss ir jānomaina, ir jāuzstāda tikai jums zināma parole. Tad ir, protams, šis lielā kļūda, ko cilvēki dara, izmanto vienu paroli visām sistēmām. Tas nozīmē, ka ja šī viena parole tiek uzlausta, uzminēta, noskatīta pār plecu kaut vai, tad jūs zaudējat piekļuvi visām sistēmām, kur ir šī parole. Pats tāds kategoriski, ko es esmu redzējis, ir, ka e-pastam ir parole, un šī pati parole tiek izmantota ar šo pašu e-pastu reģistrētajās sistēmās, kas nozīmē, ka uzlaužot vienu no, vai tas ir kādas sistēmas, sociālais konts, vai uzlaužot vienu šo paroli, tiek zināms, kāda e-pasta adrese ir, tiek zināma šī konta, un arī automātiski sanāk, ka šī e-pasta parole, un caur šo e-pastu jau var redzēt visas reģistrētās sistēmas, visur, kur ar šo e-pastu ir reģistrēts, un caur e-pastu nomaina visām sistēmām paroles. Un visu, un jūs esat izslēgts no visiem saviem kontiem. Tad ir vēl, nākamā lieta par paroles, kuras viegli atcerēties, bet grūti uzminēt, vai kas nesatur tur jūs vai jūsu organizāciju, uzņēmumu, darba vietu raksturojošu informāciju. Ieteikumi, piemēram, ir aizvietot burtus ar simboliem. Ja ir atļauts sistēmā atstarpe, tad arī atstarpe var būt simbols. Protams, ne visur atļauj atstarpe kā simbolu lietot, bet tas jau ir no konkrētās sistēmas konfigurācija. Bet, ieteikums ir, ka aizvietot, piemēram, kā es jau minēju, A ar četrnieku vai O ar nullīti var aizvietot, I ar izsaukumu zīmi vai vieninieku, šādas S ar dolāru zīmi var aizvietot vai piecinieku, un tas jau sarežģīs šo paroli, tas jau padarīs šo paroli sarežģītāku un grūtāku uzminamu vai atlaužamu. Tā, es redzu, ienāca jautājums, un jautājums, skatos, ir,
kā apmainīties ar darba failiem ar ārējiem kontraktoriem, neizmantojot publiskos mākoņu pakalpojumu servisus. Ir, protams, vairāki risinājumi. Standartā cilvēki visdrīzāk izmanto sūtīt e-pastā, bet tas nozīmē, ka jūs vairāk nekontrolējat, kur šis fails tālāk iet. Kā apmainīties? Šeit ir jāstāsta no uzņēmuma ieviestās politikas. Varbūt ir uzņēmumā ieviests failserveris, kuram ir atsevišķi, teiksim, sadaļa, sekcija, kurā, tā kā segments, kurā ir piekļuve no ārpuses. Izsniegt failus, vai tas pats sistēmā, web sistēmā, attālināt piekļūtā sistēmā, caur VPN piekļūstamā sistēmā, un ir konkrētam cilvēkam ir konkrēts lietotājs, un tikai autentificēti lietotāji var piekļūt šiem failiem. Es zinu, ir kur tiek izmantot arī FTP, bet arī viss aiz lietotājiem, aiz parolēm. Viss ir var ieviest savu FTP, savu serveri, Es zinu gan par tiem mākoņu pakalpojumu servisiem, arī Office 365, piemēram, OneDrive, kur es šobrīd redzu Latvijā gan Google Drive, gan OneDrive tiek izmantots arvien vairāk un vairāk, lai dalītos ar dokumentiem. Un šeit arī ir tā prakse. Es nesaku, ka mākoņu pakalpojums ir slikts, jo tie ir precīzi definētas piekļuves, tad arī un ir šie vairāki faktori šiem kontiem, multifaktors ieslēgts, tad arī mākoņu servis, mākoņu pakalpojums var būt drošs. Bet, protams, tas ir iekšējo uzņēmumu regulējums vai tas, kas konkrētajā situācijā šķiet tas aizsargājamais, tas svarīgais. Kā par otro faktoru, jeb multifaktoru, ieteikums ir visur, kur ir iespējams slēgt iekšā šo multifaktoru, un tad ir autentikatoru aplikācijas, un viņas arī ir dažādu ražotāju. Ir Google autentikators, LastPass, Microsoftam ir autentikators, un ja jūs nezināt, kādu izmantot, varat arī uzdot jautājumu vai nu IT personālam, vai nu paskatīties, kādus atbalsta konkrētā sistēma. Un šis otrais faktors, tas ļoti palīdzēs novērst konta nozagšanas arī situācijā, ja gadījumā ir phishinga lapa, kas izskatās vizuāli līdzīgi oriģinālajai lapai, bet tur atšķirās varbūt viens burts adresē, jums ir atsūtīts e-pasts, kur ir links, un tur burtiņa vietā mājaslapas adresē ir L ielikts, kas vizuāli ir mazas atšķirības un var nepamanīt cilvēcīgi. Un atverās jums vizuāli tāda pati lapa, kā ir oriģinālajiem pakalpojumu sniedzējiem vai lapas uzturētājiem, un jūs ievadat savu lietotāju vārdu un paroli. Šādā situācijā, ja būs otrais faktors ieslēgts, tad piekļuvi kontam nevarēs, vai sistēmai, uz kuru jūs šobrīd, kurā ir tie ievadīti, bez šī otrā faktora nevarēs darīt. Bet ir arī jāatcerās, ka otrais faktors, skatīties, kā viņu izmantot. Kā piemēram, arī Smart ID ir otrais faktors. Ļoti laba lieta, izmantojam, es domāju, ka praktiski jau vairums cilvēku izmanto, bet es esmu redzējis arī sliktās prakses. Kā piemēram, bija situācija, pats personīgi stāvēju blakām cilvēkam, un bišķiņi no sākuma pasmējos, pēc tam izskaidroju, pasmējos par situāciju, izskaidroju cilvēkam, kāpēc tā nevajag, un lai viņš tā vairāk nekad nedara. Viņš izprata, teica, ļoti labi, vairāk tā nedarīs. Bet situācija bija tāda. Mēs stāvam uz ielas runājamies. Cilvēkam uzliec paziņojums Smart ID. Cilvēks apskatās, ja prasa, tad es vadīšu iekšā un sāk spiest to kodu, autentifikācijas kodu. Es saku, ko tu dari? Tas taču neesi, tu taču neko nedari. Tu nelogojies sistēmā. Tev nevajag autentificēties. Kāpēc tu spied to kodu? Bet kur paprasīji? Saku, bet ne jau tavu rīcību, ne jau tavas rīcības dēļ paprasīt. Tas nozīmē, ka kāds, piemēram, tajā internetbankā, ir cilvēcīgi nokļūdījies ar lietotāju numuru, ir cilvēcīgi, vai arī kā ļaunprātīgi, ja ir šī piekļuves informācija iegūta, ir vada un mēģina autentificēties. Un tev prasa apstiprināt, ka tas esi tu, kas autentificējās. Redziet, manā prātā tas ir loģiski. Ja tu nedari darbības,
tad nedari šo otro faktoru arī. Ja tu neesi uzsācis, izsaucis šo darbību, nedari. Bet, diemžēl, ir situācijas, kur cilvēks par šo neaizdomājās. Un akli, man paprasīja, tā tad es ievadu. Nevienmēr, kad paprasa, vajag ievadīt. Tādā aspektā. Tas ir par parolēm. Jā, otrais faktors ļoti, ļoti laba lieta. Tikko ir iespējams, tā slēdzam iekšā. Elektroniskais pasts, jeb e-pasts. Labās prakses atkal sanāk tā. Darba e-pastu, protams, darba vajadzībām lietojam. Atdalam, tā ir joprojām šī atdalīšana. Darba lietas no privātājām lietām. Šaubu gadījumā vēlreiz pārbaudīt sūtītāju, no kurienes tiek sūtīts. Jo, piemēram, biežākais to pašu phishingu, labi, ne biežākais, bet viens no biežākajiem pazīmēm ir, ka, piemēram, sūta no bankas, bet adreses galā ir tur Gmails, vai adreses galā ir Outlook, vai adreses galā, ka nav šis domēns, no kā sūta šī e-pasta adrese, nebeidzās ar bankas vai uz šī uzņēmuma domēnu. Un šajā gadījumā tas arī tas nav labā praksa, šādus e-pastus neuzskatām par korektiem, pārprasam attiecīgiem cilvēkam vēlreiz pa atsevišķu kanālu, vai tur piezvanam, vai nosūtam uz oficiālo e-pasta adresi, vai kā, un varam palūgt arī IT speciālistam palīdzību. Daudz IT speciālisti man teiks, ka es tagad viņiem papildus darbu radu, bet labāk ir novērst pirms tam, nekā cīnīties ar sekām. Un pie katras šīs komunikācijas ir arī izglītošana, ka izstāsta, kāpēc, un jo cilvēks ir izglītotāks, jo mazāk kļūdas pieļauj. Ir tas teiciens, tas darbinieks, kurš nokļūdījās un ielaida vīrusu iekšā, viņš nākamo pusgadu būs pats drošākais darbinieks, jo viņš uzmanīsies no visa. Un tā kā izskaidrot un runāt, tas ir ļoti svarīga lieta. Tātad par šaubīgas saites un pielikumus nevērt vaļā. Nepārsūtīt darba lietas uz privāto e-pastu un kritiski izvērtēt jebkuru e-pasta saturu. Agrāk gan bija diezgan vienkārši noteikt, kurš e-pasts ir viltus e-pasts un kurš ir īsts, jo pārsvarā, kad tiek veiktas šādas e-pastu spamu phishingu akcijas, viņas netiek veiktas tikai vienas valsts ietvaros, viņas tiek veiktas vairāk valstu ietvaros, un uz Latviju un latviešu valodā vairums atnāk ar automātiskiem tulkojumiem. Ja agrāk, kamēr šie tulkojumi nebija vēl tik advancēti, tik labi, tad to varēja diezgan viegli atpazīt pēc lietotās valodas un frāzēm un teikumu uzbūves. Tad šobrīd jau arvien labāk un labāk kļūst šie tulkojumi, līdz ar ko kritiski izvērtēt. Kritiskā domāšana, nulles uzticamība, tas ir arī viena no lielām lietām, kas, kā saka, palīdz aizsargāt. Uzvedība internetā. Par uzvedību internetā tātad vēlreiz pārbaudīt, kur mēs vadām savu informāciju. Nevadīt informāciju tur, kur viņu nevajag, ja ir funkcionalitāte, kur neprasa ievadīt bankas karti, nevadam bankas karti. Nespiežam uz nezināmām saitēm, uz saites uzbraucam, uz linku uzbraucam, paskatāmies, uz kurien šis links vērt. Izlasam precīzi, kā ir rakstīts. Ātras darbības un neuzmanība ir viens no lielākajiem šādu faktoriem, kas ātrumā uzspiedu, nemaz nepaskatījos, uz ko uzspiedu. Vai arī, ka izlec loks, uzdod pirmo jautājumu, nospiež yes, izlas otro jautājumu, nospiež yes, trešo jautājumu, jau vairs nelasa, automātiski nospiež yes. Kas bija trešais jautājums, neviens nezina. Un tad var gadīties, ka ielaižu kaut ko iekšā. Sociālajos tīklos un tāpatās arī reklāmām nevienmēr var ticēt. Ir precedenti, ka tiek nopirkta reklāma ļaunprogramatūrai. Bija ar grafiskās apstrādes programmatūru GIMP, bija kādu laiku atpakaļ precedents, ka arī Google reklāmā Google reklāma tika aizveda uz ļaunprātīgo lapu, un vienkārši kibernoziedznieks bija nopircis reklāmu un reklamēja savu risinājumu, sauksim to tā. Tātad, jā, un nejaukt kopā darba un privāto informāciju. Tas ir uzvedība internetā.
Viedierīces, tāpatās kā datori, tur ir procesors, tur ir atmiņa, šī iekārta ir jāatjaunina, jāaizsargā. Tas ir tāds pats dators, kā dators, uz kura mēs strādājam. Pēc tāda loģikas, un viņš izpilda komandas. Tātad atjaunināšanu gan lietotnes, gan pašu operētāju sistēmu, protams, neatstāt bez uzraudzības. Var ģeolokāciju atsekot, ir risinājumi, kā to var veikt, aizsargāt ar paroli vai biometriju, kad ir kaut kas priekšā, ja kāds paņem, lai nevar vienkārši atvērt un apskatīties visu, kas ir iekšā. Nedodiet iekārtu trešajām personām. Publiskie, protams, Wi-Fi arī nav labākā lieta. Mobilais internets ir drošāks par publisko Wi-Fi. Un ja ir ārpus Office, tad VPNs vai šis mobilais internets. Jo publiskais Wi-Fi, tur ir vairākas tehnikas, kā var gan jūs piemānīt, gan nolasīt pārķert šos datus un mēģināt šādi tā kā rīkoties. Par darbstacijām viena no automātiskā ekrāna bloķēšana, ja netiek lietots, tas ir, protams, ir vēlams ieteikt, bet ja ir Windows iekārta, Windows taustiņš un L aizslēgt kaut vai uz minūti paejot nost, aizslēdzam datoru. Tā kā lai nav, tikko mums acis nav uz datoru, slēdzam viņu ciet. Un, ja ir portatīvais dators, te ir runa par pieslēgšanu pie galda, tas ir tad, ja tur, teiksim, ir vairāk varbūt izpratnē, ka ja ir datori, kas tiek publiski lietoti, bet ir jāapsver fiziskā drošība. Šeit varbūt ir vērts to skatīties kā uz fizisko drošību. Tādā ziņā. Tas ir par labajām praksēm. Vēl par sociālo inženēriju nedaudz. Tātad, kā es minēju par to piemēru par direktoru darbā, šeit tas ir tāda piemānīšana, bet man kā piemērs par sociālo inženēriju ļoti patīk, ir tajā pašā YouTube, vai es pieļauju, ka citos straumēšanas arī ir video. Cilvēks paņemot trepes, kāpnes, paņemot līdzi, var iekļūt mūzejos, kinoteātros, piemāna cilvēku ar domu tādu, ka ja viņš iet ar kāpnēm tuvojās ieejai, apsargs pats viņam atver duris, tāpēc, ka tam cilvēkam ir trepes rokās, kāpnes ir rokās, viņam ir aizņemtas rokas, un ja jau viņš nāk ar trepēm, tad jau droši vien nāk kaut ko mums darīt, kaut ko tur, nezinu, lampiņas mainīt vai strādāt nāk pie mums. Ja vēl ir dzeltenā vestīte un tas papīra notepats, uz kur kaut kas pierakst kaut ko, tad jau vispār uzticamība, vizuālā uzticamība. Tas tāpatās, kā mēs saņemot zvanu, nevaram būt pārliecināti, kas ir zvanu otrā pusē, kas pa cilvēku ir. Tāpatās ir jāpārliecinās par lietām, kas šķietami pieņēmumi tie ir, kas šajās situācijās pieņēmumi ir tas ļaunā puse, kur mēs iekrītam. Pieņemot, nepārbaudot, kā mums šķiet, ka tas ir cilvēks, kas nāk, tas ir no elektriķis nāk. Pārbaudam, pārliecinamies, paprasam darba apliecību, paprasam uz kurieni, kādā sakrā, tādā aspektā. Un šajā gadījumā šī vieglprātīgā pieņemšana, šķietami tā vajadzētu būt, un ja mēs pieņemam to kā faktu savā galvā, tad mēs varam iekrist. Tad pārbaudam, pārliecinamies. Jā. Un sociālā inženēršana tas var būt pa jebkurieni. Tas var būt zvans, SMS, tas var būt e-pasts, tas var būt uz ielas pienāk klāt. Un kas visvairāk man satrauc šajā taisni par sociālo inženieriju, kad šobrīd arvien vairāk un vairāk tas, ko es redzu, ka ir kombinācija. Ka pazvana, iestāsta, ka es esmu no tās firmas vai no tā uzņēmuma vai no tās bankas, un saka, es tev tūlītās atsūtīšu e-pastu, un atsūtu šo e-pastu. Un tas, ka ir šo no sākuma piezvana, un pēc tam atsūta e-pastu, rada cilvēkā tādu
papildus pārliecību. Kā mēs tikko runājam par telefonu, bet abas šīs darbības, abas šīs rīcības var būt no lielāka kopēja plāna, kā jums uzbrukt, kā jums piekļūt jūsu informācijai vai kā panākt, lai lietotājs, lai cilvēks, kā saka, izdara kibernoziedzniekam vēlamo darbību, uzspiež uz linku, atver failu, palaiž programmu vai veic kādas citas darbības. Bet, tas var būt, tā kā, jā, kombinācija, jā. Sakarā ar to, ka laiks jau tuvojās beigām un jau tā, tad varbūt es baigi dziļi tālāk detalizēt neeju, un es jau pieskāros šīm lietām. Ja ir kaut kādi jautājumi, atcerieties, ka jūs vienmēr varat arī uzdot man pēc tam vai uzrakstīt čatiņā vai pacelt rociņu, tad es ieslēgšu mikrofonu. Un, ja vēlaties, tad pēc prezentācijas varam arī uztaisīt diskusiju, kā saka, parunāties par to, kas ir varbūt jums satraucošās lietas vai kas ir jūsu interesējušie jautājumi. Bet par pazīmēm, pa lielam tā ļoti līdzīgas kā visiem citiem kiber uzbrukumiem. Steidzamība, spiediens, pieprasījums atklāt savu personīgo informāciju, tur e-pasts vai ziņojums no draugu kolēģi, kas tas ir tas, ko es minēju, ka ja uzlauž jūsu sociālo kontu vai jūsu e-pastu, tad visi jūsu draugi, visas adrešu grāmatiņā esošās e-pasta adreses vai sociālā tīkla šie draugi var tikt apdraudēti. Un tas, ka šis ziņojums nāks no jums, kā no pazīstama cilvēka, būs lielāks risks, ka šis cilvēks otrā galā, ka viņš atvērs, ka viņš ticēs tam, kas ir rakstīts. Tādā ziņā. Tur ziņkāras izmantošana. Šajā gadījumā tā ātri un pa diagonāli pārskainot pāri, tas ir viss, ko no manas puses. Es vēl varu dažus piemērus izstāstīt, ar ko es esmu saskāries, ja ir interesi, ja ir varbūt ir kaut kādi jautājumi parādījušies, tad šis ir īstākais brīdis, kad sākt šos jautājumus uzdot, vai ja grib mutiski, kā saka, audio jautājumu uzdot, tad var pacelt arī rociņu. Ričijs, es redzu, iekšķīts, prieks, ka patīk, bet ja ir kaut kādi jautājumi, es labprāt parunāju, jo es jau ne visus aspektus zinu, es jau redzu tikai to, kas ir, ko es redzu. Varbūt jums ir kāds viedoklis, kas ir vai precedents, par ko būtu vērts parunāt, vai par ko jūs gribat papildus informāciju. Ja nav, tad šajā gadījumā no manas puses tas ir arī tā kā viss. Es tad varu vēl dažādus telefonu. Es redzu, Ingūne, es redzu, ka bija tāda no maksas, ka jūs piekrītat, ka jums ir ienāk maksas zvans. Par šiem zvaniem, ar viens piemērs, kas bija, tas gan bija arī kādu laiciņu apakaļ, bet Svetbankai bija precedents, un kas, paldies Dievam, ir jau novērsts, un tas bija kādu laiciņu atpakaļ. Tad bija noplūduši lietotāju dati, un kibernoziedznieks darīja tā, ka viņš piezvanīja cilvēkam, kuram šie dati bija noplūduši, saka, sveiki, te mēs no bankas, mēs te papildus drošības lietas ieviešam, un lai varētu taisnīt jums ir sevi jāautentificē, un mēs jums tūlītās nosūtīsim uz Smart ID šo autentifikāciju, un ka jums ir jāparāda, ka tas esat jūs, ka mēs ar jums esam sazinājušies. Īstenībā kibernoziedznieks savā pusē atver internetu banku un vienkārši logojās iekšā. Tas pieprasījums, kas jums atnāk, ir palaist iekšā šo kibernoziedznieku jūsu kontā. Un cilvēki, kas uzķērās un tā, viņiem vienkārši noskaitīja no konta naudu visu. Un autentifikācija visa notika korekti ar visu šo otro faktoru, tāpēc, ka tika piemānīts cilvēks. Un cilvēks nepārbaudīja, nepārliecinājās tādā formā. Činīgā es redzu, Ingūna, ka raksti. Jā, tas ir par to zvanu, kur ir saņemtais maksas zvans. Jā, to es sākumā pieminēju, ka ir arī šādi zvani. Un ka ir saņemot zvanu, var gadīties, ka ienāk arī no maksas numura.
Un tas ir tā kā paaugstinātas maksas zvani. Bet, ja es nemaldos, vismaz es zinu, ka kādu laiku atpakaļ es sev skatījos pie operatora, pie telefona, tā kā saka, operatora pakalpojumu sniedzēja. Jā, ir iespējams izslēgt nu, maksas zvanu iespējamību. Es iesaku pārliecināties. Jā, par to autentifikāciju es vienkārši minēju, ka iepriekš ir bijis cita veida apkrāpšanas gadījums. Tas bija vienkārši cits precedents, par ko es stāstīju. Varbūt es saliku kopā, un varbūt tas nebija nepietiekami skaidri izteicos. Jā, bet tas par Svetbankas precedentu vēsturisko, tas ir atsevišķs gadījums, un tas nebija par tiem maksas zvaniem. Tā ir atsevišķa lieta. Tā bija tādā aspektā. Tā, varbūt ir vēl kaut kādi jautājumi vai tēmas, par ko gribētu parunāt, vai varbūt kādu papildus informāciju. Jo, ja nav, tad no manas puses pēc tādas būtības ir izstāstīts viss. Aicinu domāt līdzi un neticēt visam, ko mums saka, lai mazāk uzķertos uz lietām. Tādā aspektā. Jā. Nu, ja jums vairāk jautājumu nekādu nav, varam arī beigt šo tikšanos, kā saka.